Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Labvakar, latviešu kods! Ziemassvētki. Ziemassvētku brīnums. Kas ir Ziemassvētku brīnums katra mūsu dzīvē? Par to mēs parunāsim vēlāk. Bet sāksim ar vēsturiskiem faktiem par mūsu mīļo dārgo Latviju. Un sāksim ar Ziemassvētku eglītes uzstādīšanu Rīgā. Ziemassvētku eglīte ir nākusi, starp citu, tieši no Latvijas. Pirmo reizi egle Rāclaukumā bija uzstādīta 1510. gadā. Tā esot bijusi pušķota ar papīra puķēm un pēc tam sadedzināta. Kāpēc dedzināta, es nezinu, bet tālāk. Tas sasaucas ar bluķa vilkšanas tradīciju, kas izplatīta mūsu tautā. Eglītes tradīcijā ir daudz kas kopīgs ar bēru tradīcijām un mirušo godināšanu mūsu tautā. Taku, pa kuru aiznes nelaiķa zārku jau no seniem laikiem, kaisa ar skujām un izrotā ar eglītēm. Mūsu senčiem Ziemassvētki esot bijis ar aizgājēju pieminēšanas laiku. Parasti tad mirušā tuvinieki devās pie egles, kuras auga piederīgo kapu kopiņas tuvumā, lai pārdomātu aizgājēja dzīvi un atgūtu sirdsmieru. Ziemassvētku eglītes tradīcija tā tad ir pārņemta sena mirušo godināšanas paraža. Jo man Ziemassvētki vairāk saistās ar pasaku par piparkūku vīriņu, ar Margaritas Stārasts ilustrācijām, ar klusiņām iedegt eglīti, Omas istabā, jo tur nedrīkstēties Bet, ja cilvēkiem ir vēlme vilkt bluķi, lai viņi velk to bluķi, jo es nebūšu kā, ir dažs labs kristietis, kas vēlās, tas ir tur ātanisms, Nē, tas nav nekāds sātanisms, tā ir katrs cilvēks sagaida Ziemassvētkus kā vēlas, un cik tā tas netraucē pārējiem, es vispār neredzu nekādu problēmu. Turpinājumā par Ziemassvētkiem, kas mūsu dzīvēs ir Ziemassvētki. Es sākšu ar sevi, ko nozīmē manā dzīvē Ziemassvētki. Ziemassvētki manā izpratnē tas ir brīnumu laiks, un brīnumu laiks negluži nav tas, kā dāvana zem eglītes. To var sarūpēt cilvēks, bet paties brīnums ir kaut kas pārdabisks. Un te es citēšu no tādas vienas varenas un svarīgas grāmatas vienu citātu. Un daudz ļaužu atnāca pie viņa un atveda sev līdzi tīzlus, skroplus, aklus, mēmus un daudz citu, un nolika tos pie Jēzus kājām. Un viņš dziedināja tos tā, ka ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus, runājam, kroplus, veselus, tīzlus staigājam un aklus redzam. Manā dzīvē, lūk, tas ir brīnums, Ziemassvētku brīnums. Kaut gan, protams, šādus brīnums var darīt ik katru dienu, bet tomēr Ziemassvētku brīnums tas ir, protams, Jēzus Kristus dzimšana silītē. Starp citu, par Jēzus Kristus dzimšanu joprojām mēs nezinām īsti datumu, kad Jēzus dzima. Nav zināms. Bet tāpat laikā mēs esam iezīmējuši to datumu šo Ziemassvētku laikā, jo dažkārt arī saka, ka tas ir bijis tomēr septembris pat.
Jēzus dzimšanu, bet mēs svinam Ziemassvētku. Vai tas ir labi vai slikti? Kāda tur starpība? Galvenais, ka manā izpratnē galvenais, ka mēs svinam Jēzus dzimšanas dienu. Par silīti es šodien nerunāšu, tā jau droši vien jau ir pagalam apnikusi tēma, bet, jā, Rudolf, tu kaut ko gribēji teikt? Es, protams, ka ierasti gribu iemaisīties. Jā. Man es to nepiekritīšu. Silītes tēma jau vairāk kā 2000 gadus apnikusi nav, tā kā es domāju, tur viss ir kārtībā. Nav apnikusi, jādomā, jā. Jā, tad turpinājumā brīnums. Brīnums ir savienojams ar mūžības tēmu. Šodien man gribas tā pafilozēt pa domu mūžība, kas tā tāda ir. Mēs zinām to, ka Dievs ir mūžīgs, bet mēs dzīvojam laikā un telpā. Un kāpēc cilvēks dzīvo laikā un telpā, bet Dievs ir tā kā ārpus laika telpas, un viņš ir mūžīgs. Un tas ir saistāms arī ar tiem brīnumu stāstiem, par ko mēs te runājam. Kas tad ir tā mūžība? Aizvien vairāk pasaulē uzskata, ka cilvēka mūžs samazinās. Dzīves laikam ritot cilvēks atskārst, ka nav savu dārgi doto laiku izmantojis optimāli. Bet dzīves nobriedumā nonāk pie secinājuma, ka, ja varētu pagarināt savu dzīves laiku, viņš censtos visu mainīt un vērst par labu. Ziniet, tāpat kā Ziemassvētkos un jaunajā gadā, ar jauno gadu es apmeklēšu sporta klubu, trenēšos, notievēšu. Tādi mums arī dažkārt tie stāsti. Pirmo mēnesi trenējamies un nākamajā, kā slinkums, ne? Es nezinu, kā jums, bet man ir draudzenes, kuras ir uzsākušas tādu lietu un pēc mēneša jau, Un kāpēc mums ir tās centības, tagad es sākšu labu dzīvi, pareizu dzīvi, veselīgu dzīvi, un mums tomēr tās tā nesanāk. Un redziet, te arī jāņem vērā tas cikliskums. Es dažkārt raidījumos saku, ka mums ir jāskata tematika no pagātnes, tagadnes un nākotnes perspektīvas, lai saprastu tematikas būtību. Un te arī ir jāsaka, ka kas tad īsti notiek tas ārpus laiks, ka Dievs ir mūžīgs, bet mēs esam iekļauti laikā un telpā. Neliels labojums Marlēnas teiktajam. Saskaņā ar Bībelē rakstīto tomēr ir viens mūžīgs cilvēks, tas ir Ahasvērs, cilvēks, kurš pestītājiem liedza atpūsties pie sava sliekšņa. Dievs viņu padarīja par mūžīgo žīdu, par mūžīgu klaidoni, kurš klīdīs pa cilvēku pasauli mūžam. Teikts, ka Jēzus Kristus vakar un šodien ir tas pats un mūžīgi. Cilvēki dažkārt spriež, ka reliģijas ir dažādas, bet Dievs ir viens. Taču ne Buda, ne Muhameds, ne Hara Krišna nav miris par cilvēku grēkiem un augšām cēlies. To ir izdarījis tikai Dieva dēls Jēzus Kristus. Lai arī kā mēs vēlētos dažkārt ceļus vienādot ar Dievu, tomēr tikai Jēzus dzima pārdabiski. Marija nebija ar vīru seksuālās attiecībās. Tas bija pārdabisks akts. Kā tas iespējams, teiksiet? Vai mēs vienmēr spējam pārdabiskus brīnumus loģiski izskaidrot? Kā es sāku sarunu par to, ka tie, kuri nestaigāja, sāka staigāt, tie, kuriem nebija redzes, sāka redzēt, Dievs dziedināja. Tad arī mums liekas, kā tas tā vispār ir iespējams? Un mēs, ziniet, tās pārdabiskās lietas gribam iekļaut dabiskās lietās. Bet
garu izzināt ar fiziskām acīm, nu, cik tas ir iespējams? Nu, kā jūs domājat? Ir tas iespējams vai nav? Rudolf. Nu, redz, te ir jāgriežās pie klasiķiem. Pirmkārt par Ziemassvētku brīnumiem. Man nu pat tās pazuda augšējā gaisma, tāpēc es esmu maķenīt citā krāsā palicis. Cerēsim, ka notiks arī nākošais brīnums. Izzināt, nu grūti pateikt, jo redzi, es esmu mazliet apjūtis, es vairs neatceros, kā tur īstenībā bija. Jo man liekas, kad Marks teica, ka pasaule nav izzināma, nu tur bija diezgan tā, tur murdziski bija sapīts krustām šķērsām. Es domāju, ka nav. Personīgi man liekas, ka pasaule ir izzināma pirmkārt intuitīvi, otram kārtām ņemot tālkā zināšanas un pieredzi. Nu, protams, arī komunikācija arī ar citiem ļaudiem. Bet kaut kāda speciāla tur bieza grāmata ar uzrakstu, kā atpazīt pasauli, kamēr sanitāri tam nav pievērsuši uzmanību. Es domāju, ka nav nekur. Ja? Tā kā dzīvosim ar to, kas ir, skatīsimies ar to, kas ir, klausīsimies ar to, kas ir. Nu, varbūt mazliet mazāk runāsim. Tad mēs arī vairāk sapratīsim. Paldies. Ģirt, kā tu domā? Vai pasaule vai visi brīnumi ir izzināmi? Nu, runā, ko tu vēlies. Nē, Es tev nelieku runāt tieši par to, varbūt tu kaut ko citu gribi. Nē, nu zin kā, ja runā par brīnumiem, tad es tikai īsās pārdomas ir par to, ka man personīgi lielākais brīnums ir pasaules rašanās, jā, un īstenībā to, cik absolūti neiespējamā misija bija Zemē rasties, nu, Zemē kā planētai ar visu dzīvo dabu un tā tālāk. Nu, īstenībā Zemes rašanās ir viens tāds, nu, Dieva esamības iespējams spilgtākais piemērs, tāpēc, kad, nu, var runāt par Dievu, bet, nu, katrs viņu saprot savādāk un varbūt daži vispār nesaprot, kas ir Dievs. Bet Zemes rašanās tas ir absolūti maģisks mirklis, jo tur vajadzēja sakrist, nu, bezgalīgi daudz nejaušībām un tā tālāk, lai varētu izveidoties Zeme kosmosā, ar visu skābekli, atmosfēru, visiem dzīvniekiem, nu visa. Un īstenībā tas pats arī attiecās uz cilvēku. Nu, ja padomājat par to, kā jūs funkcionējat, kā ķermeni ir nu, antivielas visādas, kas cīnās ar visiem baktērijām un vīrusiem un tā tālāk, nu tā ir visa maģija. Un īstenībā, ja jūs to redzes loku paplašināt, nu kā Zeme radās, kas ir cilvēks, kā viņš funkcionē, nu, mēs varam izsecināt, jā, ka cilvēks elpo skābekli, izelpo, nezinu, CO2 un tā tālāk, bet vienkārši tas, kas ir, nu, šī divi ir piemēri brīnumam, un tad mēs vienkārši saprotam, ka tie brīnumi ir ļoti daudz apkārt, un ja mēs tā mazliet abstrahējamies no kaut kādiem x kvadrātā plus y kvadrātā ir z kvadrātā, tad vienkārši tie brīnumi ir apkārt, un protams, daļu var saprast, daļu var absorbēt, bet, nu, kaut kāds, nu, es saku, Zemes rašanās, cilvēku rašanās ir absolūti neizprotams un neabsorbējams, vismaz mūsu smadzenēm šīs dienas mūsdienu attīstības, nu, stadijā, cilvēku attīstības stadijā, es domāju, ka to ļoti neiespējami izskaidrot, jā. Nesen, starp citu, mākslīgam intelektam uzdevu šo jautājumu, kā radās Zeme. Nu, par Dievu tur vispār nesaruna. Redziet, ko mēs ieliekam šajā mākslīgajā intelektā? Mēs taču cilvēki viņu mācam. Un mācam arī dažkārt liekas absurdas lietas. Un to mākslīgais intelekts uzskata kā, nu, patiesu lietu. Un tad tur arī bija uzdevusi jautājumu, nu, kā radās Zeme? Nu, kā radās debesis un Zeme? Un mākslīgais intelekts atbild, nejauši. Un dažādas visādas tur variācijas par vārdu spēli vēl tur tādu iekļauj. Viss viņai ir nejauši, saprot? Nu, nejauši. Bībeles fakti vispār viņu nepārzina tādus, nu, visu to viņu uztver kā pasaku. Un man ir jautājums, man ir vajadzīgs tāds mākslīgais intelekts. Bet, nu, labi, virzoties tematikai tālāk, redz, tu teici, Dievs radīja, tu teici, ka kā radās Zeme. Dievs radīja debesis un Zemi. Šie vārdi liecina, ka pirms debesis un Zemes radīšanas nebija nekas.
Tātad Dievs radīja debesis un zemi no nekā. Un tāds man arī radās dažkārt jautājums, nu kā tas ir ne no kā rasties. Bet tāpat laikā, te es atkal vienu rakstvietu gribu citēt, jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst un viņa ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Un redziet, tēvreizē esat pamanījuši tādi vārdi. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Liekas, ko? Kā šie vārdi vispār saskan kopā? Lai notiek, lai top tavs vārds. Svētīts, lai top tavs vārds. Ko šie vārdi vispār nozīmē? Un izrādās, ka kristietībā un judaismā vārds tiek uzskatīts par visa pirmsākumu, kas pārvēršas par miesu. Savukārt par to ir teikts, un vārds tapa miesa. Vārds, kas bija Dievs, kļuva par cilvēku, Jēzu Kristu, arī dzen. Vienlaicīgi saglabājot cilvēciskās, tā arī dievišķās iezīmes. Un redziet, tātad šam vārdam, par ko es arī sākumā raidījumā teicu, ka pārdabiskas lietas, kā mēs viņus vispār varam ar cilvēku acīm saskatīt un izprast. Ka tas tā kā neiespējamā misija. Un izrādās, ka vārds, redz, ir miesa. Tātad iekaut kāds apjoms tam visam, ko mēs fiziskām acīm neredzam. Tātad šis apjoms ir radījis. Kāds no zinātniekiem kādreiz, dažkārt iepriekšējos gados, ka bija Spektrs.com žurnāls un vadīju rubriku par zinātnisko tematiku, man interesanti bija, kā to visu zinātnisko veicināt kopā savienot ar Bībeles lietām. Un tad tur mēģināju, braucu cauri tam visam, tas bija man kā murgs, saprot, lai uzrakstītu vienu rakstu, tas bija ārprāts. Mēnešiem varēju rakstīt vienu rakstu par zinātnisko tematiku. Bija interesanti un cilvēkiem arī radās tādi dažādi jautājumi. Kas ir mūžība? Uzdod man lasītājs šādu jautājumu. Kā tu atbildēsi? Ja? Un redziet, bet tāpat laikā, ja mēs ieskatāmies Bībelē, pašā sākumā, Dievs radīja pēc tam arī cilvēku. No kā viņš radīja cilvēku? Tur stāsta, tur mālis, zeme, visu kaut ko, tur mēs sākam runāt par to, kā tad cilvēks ir radies. Un redziet, Dievs tomēr ir radījis Ādamu un Ievu. Viņš, kur viņu nolika, un kas interesanti ir, ka viņiem piederēja visa zeme, planēta. Zeme visa piederēja viena Ādamam un Ievai. Viņi varēja dzīvot da jebkur. Bet Bībelē ir rakstīts, ka viņu vislabākā vieta viņiem bija Ēdenes dārzs. Tāpat kā latviešiem, vislabākā vieta, kur latviešiem dzīvot, ir tieši Latvijas zeme. Tieši Latvijā viņš vislabāk var attīstīties, dzīvot un veikt savas darbības. Tieši tā vide ir domāta latviešiem. Jā, mēs varam braukt pa visu planētu zemi, mēs teiksim, ja, kāda starpība, kur dzīvot. Nav starpība tiem cilvēkiem, kuri apskauž to, ka latviešiem kaut kas ir. Ja? Tad tiem jau, protams, mēs varam teikt, kāda starpība. Bet es te redzu, ka rociņi pacēlis. Rudolfs saki savu. Jā, paldies. Es gribēju komentēt, ka šī doma par matērijas rašanos no vārda, sauksim to par matērijas rašanos, lai mums tā zinātniskāk un smalkāk tas viss izskatās. Jā. Precīzi tādu pašu tehnoloģiju izmantoja vislielākā pasaulē bezdievju valsts. Jo, redz, viņiem bija Lēniņš, kura vārdi bija nemirstīgi, viņi izmantoja Kārļa Marksa, tur kaut kādus, tie arī esot nemirstīgi.
Viņiem bija mauzolejs, jā, ar neapglabātu mironu un vēl ar vienu ir. Un viņiem pilnīgi visa tā metodika ir, viņi neko īpaši jaunu neizgudroja. Bet, kas attiecās uz kaut kā rašanos, nu nekā, ieskaties Rīgas nama pārvaldnieku rēķinā, tur tu ieraudzīsi. Tev ļoti daudz, kas ir uzradies pēkšņi, ne no kā. Lūk tā, paldies. Jā, turpinot tematiku par Ādamu un Ievu un Ēdenes dārzu, kas bija interesanti, ka... Lilitu, tu aizmirsi pieminēt sievietes pirmo versiju. Bija otrā, atceries. Aha. Labi. Tātad, lai nenovirzītos no tematikas, man bija interesanti uzzināt to, ka Ēdenes dārzā Ādams un Ieva dzīvoja, starp citu, viņi bija mūžīgi. Viņi nebija ielikti laika un telpa rāmjos. Nebija laiks tolaik. Tolaik nebija laiks, labi pateikts. Un laiks cilvēka mūžs bija ielikts rāmjos tikai tad, kad Ādams un Ieva sagrēkojās. Pēc tam, kā mēs zinām, Dievs viņus padupsi un ārā no Ēdenes dārza. Un šķiet, kāpēc Dievs viņus izmeta ārā? Tas ir tāds interesants fakts, ka tu nenovērtē to, ko Dievs tev ir iedevis. Nu, tad tevi izmet ārā pēcpuse, lai tu saprastu, lai tu spētu novērtēt to, ko tu esi zaudējis. Un es tā to saprotu, tā filozofisko domu, bet aiz tās filozofiskās domas ir ļoti nopietna lieta, ka līdz ar to viņi zaudēja savu nemirstību. Jo Dievs arī teica, brīdināja, ka tajā brīdī, kad jūs sagrēkosiet, Dievs tā arī Bībelē teica, jūs mirdami mirsiet, viņš teica. Opā, kāpēc bija jāpiemina šādi vārdi, mirdami mirsiet? Tāpēc, ka tieši tajā brīdī Ādams un Ieva aiziet laiks. Tiki pulkstenīts iestrādājās tajā laikā. Tad tā kļuva par mirstību ar to brīdi. Un starp citu pēc tam arī, pēc tā neilgā laika, bija ūdens plūdi. Un es arī ilgi domāju, tie ūdens plūdi, kas bija pa visu planētu Zemi. Izrādās, ka zinātnieki bija atklājuši, ka pirms ūdens plūdiem Zemes atmosfēra bija cita. Viņa bija tā kā iekļauta tādā, ziniet, tādā kūniņā, jeb tādā, tajā plēvē, kad bērniņš ir mātes klēpī vēl, ja, un viņš tur veidojās. Viņš ir tā kā tādā, maisiņā iekšā, ja, un apkārt tā kā ūdens, vai kā varētu teikt, ja, tas viss tā placenta. Viņa ir iekš kaut kā, un izrādās, ka Zeme bija arī iekš kaut kā, un viņi bija pasargāti no laika cikla. Bet lūdzu, atkal rociņu pacelta, lūdzu, vārdu. Paldies. Es gribēju papildināt ar to, ka ļoti daudz, kas no tevis iepriekš minētā, ir absolūti nav pretrunā ar modernās zinātnes atzinumiem. Proti, mēs kā personas, kā dzīves radības, pastāvam, kā Aspazija teica, ja pastāvēs, kas izmainīsies. Mēs nevaram pastāvēt un nemainīties. Mums pievienojas pieredze, mums parādās tūznes, mēs novecojam, mēs ārstējam, mēs mainamies. Fizikā, ja nemaldos, ir likumi, kas nosaka telpas un laika tādu zināmu vienību, ja, to sauc par kontinuitāti, ja nemaldos, ja, bet par to, lai, protams, fiziķis spriež. Jo, redz, ir gurķis, burkā marinēts, un ir gurķis, kas ir, patās, kas vēl ir pie kātiņa klāt, ja. Burkā esošais gurķis vairs nemainās, ja, viņš nostāvēs uz plaukta
pagrabā ilgi, bet viņš nav dzīvs vairāk. Viņam neaugs jauni gurķīši apkārt, viņš neziedies ar smukiem dzeltenajiem ziediem, bet tai pašā laikā tas gurķis, kas nav ieslēgts tai plēvē, ja, kas nav ieslēgts tai burkā, viņš aug, viņš mainās, viņš aug lielāks, viņš veido savu to ģenealoģiju, tā var teikt, paliek viedāks, un beigās, kas iznāks vēl gurķu civilizācija. Ja? Tad te nekas nav pretrunā ar moderno zinātni. Un tieši tas pats, tāpēc es domāju, ka Dieviņš bija spiests šo te pārīti ar labākajiem nodomiem patriekt no paradīzes, tāpēc, kad viņi dzīvoja tā kā gurķi burkā. Lūk, tas ir viens. Tagad mazliet par to placentāro plēvi apkārt zemeslodei. Es tādu pētījumu neesmu lasījis, bet ja vien es nemaldos, pēc svētajiem rakstiem ir tā, ka tas noāsa šķirsts, tur visi pa pārīšiem piestāja pie Ararata kalna, ja, kā vienmēr armēņi izgrozījušies un kaut kā labāk iekārtojušies. Ja. Tad ne viss gluži bija zem tā kā visam ir absolūti racionāls izskaidrojums, varbūt tas ir naīvi un droši vien, ka ir, un iespējams, ka tāpat taisnība, bet lūk, šāds skaidrojums tevis minētajam ir. Tas nav nekas pretrunā nec ar loģiku, nec ar zinātni. Paldies. Tātad, un tad Bībelē ir rakstīti arī tie vēsturiskie notikumi no Ādama Ievas cikliskie laiki, un tad mēs lasām, tad ar katru laika sprīdi cilvēka mūžs samazinās. Bija pavisam cits mūžs cikls, un ar laiku visu laiku mēs lasām tur 500 gadus cilvēks ir dzīvojis, tur normāls cilvēka mūžs ir bijis, jā. Un tad ir hops, ūdens plūdi, un mūžs aizvien vairāk samazinājās. Un starp citu, arī interesants tāds fakts, ka ar kādu mērķi mēs dzīvojam savu dzīvi. Liekas, tagad mums ir tik maz samazinājies dzīves cikls, bet ko tu dari ar savu dzīvi? Starp citu, gudrākais cilvēks uz planētas Zeme savulaik, es domāju, bībeliskais, bija Sālamans. Un Sālamans no Dieva lūdza gudrību. Dievs viņam teica, tu vari no manis izlūgties, ko tu vēlies, es visu izdarīšu, ko tu vēlies. Un viņš pateica, es gribu gudrību, un Dievs deva viņam gudrību, viņš bija visgudrākais cilvēks uz planētas Zeme tajā laikā. Un redziet, ar Sālamanu arī bija tā, ka mūžs jau norietā, un Sālamans saka, Dievs, es gribu, lai tu man palielini dzīves laiku. Dievam tas nebija plānos, viņš zināja jau, viņam bija jau aprēķināts, cilvēks labi ir nodzīvojis dzīvi, sveitīts, svaidīts, tagad viņam ir savs tas laika ritms un doties mūžībā debesīs šajā gadījumā mūžībā, ja. Un Sālamans saka, nē, tu zini, es gribu, lai tu palielini man dzīves ciklu. Dievs to izdarīja. Bet izrādās, ka Sālamana dzīve, viņš labāk būtu labāk tad, kad bija paredzēts tas laiks, tur arī apstāties, jo izrādās tad, kad viņš palūdza Dievam palielināt viņa cilvēka laiku, viņš tur bija sastrādājis muļķības, par ko mums būtu jākaunās. Un tad liekas, labāk tu to nebūtu darījis, mēs tā dažkārt dzirdam no cilvēkiem. Labāk tad tu vispār nebūtu neko darījis, tā tur esi samudžinājis un izdarījis nepareizi. Un tā ir ar cilvēku dzīvi, un skatoties šodienas jaunatni Latvijā, par to jaunatni, kuri cīnās par cilvēku tiesībām, kuri cīnās par dzīvnieku tiesībām. Un teikt jau ir aizgājis līdz tādam absurdam, ka pasaulē jau ir, neatceros to vārdu, kā tur saucās, bet ka cilvēks ne tikai var būt sieviete, vīrietis vai vīrietis, sieviete, bet viņš jau var būt arī dzīvnieks. Jā, kvadrobers, jā. Jā, lūk to, jā. Mēs jau nonākam līdz tādam absurdam, jā.
Man liekas, kam tev tiek dota tā dzīvība, ka tu nespēji novērtēt savu dzīvi, ka tev aiziet jau tādās fantāzijās, un ka liekas, tad labāk tev vēl samazināt to dzīves ciklu, lai tu nepadari vēl kaut ko sliktāku, nekā jau ir līdz šim. Un redziet, un es to redzu to, ka bez Dieva cilvēks vienkārši jūk prātā. Un te es gribu noslēgt to domu un pateikt atkal citāts no tās gudrās grāmatas. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabūn jaunu spēku. Tā, ka viņiem auga jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un redziet, tas nekas, ka tu zini, ka tev tas dzīves laiks ir tomēr ierobežots, bet tev viss atjaunojas caur Dieva lūkšanu. Ir tā dažkārt, es lūdzu Dievu un pēc tam, labāk palika, jā, tā liekas, cik labi, ka palūdzos, labāk palika, labi, ka palūdzos, jūtos dziedināta un tā tālāk, jā. Nu labi, tagad es tomēr gribu Ģirtam dot vārdu. Ģirt, saki lūdzu, šodien tu tā maz runā, šodien es to visu ēteru paņēmu uz sevi. Nē, Marlēna, paldies, bija ļoti skaists stāsts īstenībā. Viņš gan nav tik ļoti tiešā veidā saistīts ar Ziemassvētkiem, bet ārkārtīgi interesanti īstenībā. Bet, redzies, ja es aizēju mazliet atpakaļ uz tādu laicīgāku tēmu kā paši Ziemassvētki, tad tas mans īstais komentārs, kas man ir Ziemassvētki, un tad es varbūt mazliet provokatīvi teikšu, bet tomēr Ziemassvētki, kā tu teici, es neesmu varbūt tik daudz iedziļinājies tajā reliģiskajā aspektā, un Ziemassvētki tātad ir tad, kad dzima Jēzus Kristus, un tātad, tas sākums ir tur, un tad viņš ir apvīts ar dažādiem stāstiem. Bet, es neesmu pret kristietību, es vēlreiz uzsvēršu, es pats esmu oficiāli luterānis, bet, ja mēs esam godīgi, un es vienmēr centies būt godīgs, ja taisnīgs savās domās un savos teikumos, tad, Ziemassvētki un kristietība, tie nav latviešu svētki, tādā pavisam no vienas puses, jo viņi tika atvesti ar zobenu, mēs jau par to esam arī diskutējuši un tā tālāk, un, protams, tam var nepiekrīst, bet, dzīvi, tā mēs esam pagāni, ja tā skatās. No otras puses, varbūt nav slikti, kad ir šādi Ziemassvētki, un tur es gribu pateikt vienkārši to vienu aspektu, un tas aspekts nav, man pašam Ziemassvētki varbūt nav tik šausmīgi tāds gaišs laiks, jo tur sākās tas drūdzis un stress, vienmēr, es vienkārši domāju, manā dzīvē tur tie dāvanu pirkšana un tā tālāk un tā sveikšanas. Man kā tādam introvertam cilvēkam īstenībā, nav tas tāds periods, jo tur ir pārāk daudz stresa, nevajadzīgi lieka stresa īstenībā. Un šis iepirkšanās trakums un vispārējais, man liekas, kaut kā jocīgi. Tur ir kā kristietība runā par Jēzu un tad iepirkšanās, tur pilnīgi nesaistīts lietas. Bet man liekas, tā lielā bilde ir tāda, ko es gan lūgtu aizdomāties visus. Redziet, mēs dzīvojam tādā, diezgan naidīgā pasaulē joprojām. Mēs kā latvieši savā laikā dzīvojam, tad mums atnāca naidīgie kristieši, kas mums uzspieda kristietību ar zobenu nāvi, bet mēs viņu pieņēmām, un tad mēs esam kristieši ļoti daudz. Bet tagad mēs esam kristieši, un mēs joprojām dzīvojam tādā naidīgā pasaulē, un saprotiet, ir islāms, ir musulmaņi, viņi nav mūsu draugi, viņi nekad nebūs mūsu draugi, un par to mēs arī esam runājuši, bet tā ir tāda kaut kāda fundamentāla pamatvērtība, kas jāapzinās katram latvietim un īstenībā katram kristietim. Un, jo musulmaņi, islāms, viņu mērķis ir iekarot mūsu zemes, un, protams, kad iekarot mūsu zemes, droši vien, kad nogalinot mūsu kristiešus, jo te ir forši, te ir viss kaut kas sabūvēts. Viņiem atliek tik atnākt un pārņemt to visu, vienalga ar zobenu vai ar demogrāfiju, vienkārši dzimstot vairāk nekā kristiešiem. Bet es teiktu tā, ka varbūt tie Ziemassvētki mēs varētu viņus tā simboliski teikt, ka tas ir tāds mirklis, kad kristiešiem ir tā kā jāapvienojas, jo tā problēma, ko runā arī šobrīd pasaulē, tādi gudrie domātāji, kad,
kā mēs varam stāties pretī musulmaņiem un islāmam, kas ir mums absolūti naidīga reliģija, naidīga kustība, ir tas, ka kristieši, kā Eiropa var apvienoties, tur ir tautas, tur ir valodas, tur ir savstarpēji kari, tur Anglija ar Franciju ir karojuši gadsimtiem ilgi, un mēs viena nabaga pat Dienvidslāvija tur uztaisīja slaktiņu, tur serbi, horvāti serbus, bosnieši pa vidu, bosnieši gan horvāts, gan serbus, tur šausmu lietas ir darās. Un tā ir viena Dienvidslāvija, kas ir, slāvu tauta, runā informācijai serbu un horvātu valodas ir absolūti identisks. Izņemot to, ka viens ir latīniski, horvātu valoda un serbu valoda ir kirilicā. Bet tā viņi ir identiski, cilvēks runā pat nevar atšķirt. Es tā to saprotu, apceļojot to visu. Bet viņi karo, un tad tā kristietība varbūt ir tas simboliskais tas rāmis, kurā principā Eiropiešiem apvienoties un apvienoties Eiropai, Amerikai, Dienvidamerikai, apvienoties uz šīm kristīgām vērtībām. Un tāpēc man šķiet, ka tas ir tas labais. Tas ir tas, ko mēs varam paņemt no kristietības un tiešām vienoties, jo, kā jau es teicu, tie baušļi, viņi ir laba lieta, kristietība kā tāda, jo viņi ir savā laikā palīdzējis cilvēkiem novilkt sarkanās robežas, kā tagad moderni ir teikt, un ko nedrīkst darīt, vienkārši šo cilvēks jau nesaprot, ja viņam neaizliedz. Tā kā es domāju, ka šāds simbolisks varbūt mans skatījums ir, ka ne jau tā iepirkšanās, bet kaut kāds kopīgās vērtības un varbūt nevis civilizācijai un cilvēkiem, bet mums Eiropiešiem, mums kristiešiem, es domāju, ka tas ir tāds foršs laiks visiem vienoties kopējā tādā un sajusties, kā kopīga civilizācija, jo mēs esam kopīga civilizācija Eiropa, Amerika, Dienvidamerika, ASV, mēs esam civilizācija, bet ne visi ir ar mums. Paldies! Rudolf? Jā, paldies. Es ierasti papildināšu tevis teikto, Marlēn. Tu teici un brīnījies, kāpēc tad Dievs ir iekārtojis tā, ka vairs nav 500 gadu, nav pat 100 gadu, principā, nav jau jāpalielam, nav, ļoti mazs procents no Dieva. Arī tam ir ļoti ārkārtīgi vienkārši izskaidrojums. Visparastākā loģika. Jo, ja tā var pateikt, Dieva rīcība vienmēr bijis ārkārtīgi loģiska. Girds pieminēja brīnums, ka mēs esam parādījušies šīs planētas. Jā, loģiski, tāpēc, ka mēs esam tieši precīzi attālumā no Saules. Es kaut kur lasīju, ja mēs būtu pāris grādus turpu vai šurpu, tad mēs būtu vai tāda slodīta vai karsts tuksnesis bez atmosfēras. Tas ir ar tiem cilvēkiem ir gluži tāpat. Jo, redz, cilvēciska būtne savā domāšanas veidā, savā inteliģencē, jo inteliģence nevar iemācīties, ar viņu var vienkārši piedzimt, īpaši nemainās. Droši vien ir rinda cilvēku uz veselībām, lai Dievs vairo skaistumu, un tātad diez vai ir daudz cilvēki, kas ir spējuši, ārkārtīgi krasi mainīties. Mēs vienalga paliksim ar savām domām, kāda mūzika ir forša. Mēs paliksim ar tām domām, kad zvejot dzīves ir garlaicīgi, tur sēdēt ar to makšķi. Mēs nemainamies. Un tad Dievs ir ierīkojis tā. Te es atkal teikšu tādu līdzību, ja tā var. Ir vecs ozolkoka mēbeles, kas stāv vecītiem. Uz viņām, kaut vai malku skaldi, ja? Viņas apriebjās. Un tāpēc ir Ikejas mēbeles, ja? Saliec no puses no plasmasas, puses no skaita pāksnēm, viņš ir 3 gadu nostāv sagāžās, ja? Apmēram tas pats, es, protams, profanēju, bet principā, manuprāt, ir loģiski tā, ka tas ir iekārtots tāpēc, lai būtu šī pati mainība, lai sociums, kas sastāv no mums kā no šūniņām, ja? No cilvēkiem, no individualitātēm sastāv sabiedrība, lai šī sabiedrība kaut kur ietu, kaut kur mainītos, ja? Lai izmirtu kaut kādi, teiksim tā, neauglīgas šūnas, ja? Mēs zinām, kas ir neauglīgas šūnas, mēs 2,5 raidījumu atpakaļ apspriedām, ja? Tāpēc, ka nevar vairoties tas, kam nav ar ko to darīt, ja? Un tāpēc mēs esam iekārtot apmēram tādā veidā. Kas attiecās uz Ziemassvētkiem, es pateikšu tādā veidā. Es
Es neesmu arī pat kristietis, ja, bet es daudz cenšos pieturēties pie tiem loģiskajiem principiem. Nezodz, neiekāro kaimiņu sievu, neslinko, strādā, maksā nodokļus, esi laipns pret visiem apkārtējiem. Tas viss ir ārkārtīgi loģiski. Tas man ir uzlicis, ne jau tas man ir uzlicis rāmi. Es šo rāmi esmu izveidojis sev pats, ja, un vienmēr man jautā, kāpēc tu rīkojies tā vai šādi. Tāpēc, ka mana mamma ar tēvu šādi mācīja. Tas ir ārkārtīgi vienkārši. Un paši Ziemassvētki, jā, es pilnīgi piekrītu, ka tā iepirkšanās ir, tas ir vienkārši. Es, protams, kaķiem kaut ko nopirkšu, un neticu, ka ģirds meitiņai neko nav nopircis foršu uz Ziemassvētkiem. Tas diez vai tā būtu. Bet pats tiešām tas iepirkšanās drudzis, bet, redz, tas vairo peļņu lielveikaliem. Tas palielina samaksāto nodokļu kopumu. Tā kā viss ir ļoti atkal loģiski. Loģiski. Mums nav spiesta lieta skriet pa bodēm. Jā, teiksim, mēs nevaram tev, Marlēna, iedomāties, skrienot pa bodēm un tās papīra tūtis šnorīties. Jā, tad vēl tam jānopērk vēl šitam. Nē, tas nav priekš tevis. Mēs dzīvojam brīvā pasaulē. Lūk, Ziemassvētki priekš manis laikam ir tāds drīzāk atskaites laiks. Pašam priekš sevis pirmkārtām, jo ir beidzies gads. Antkambarī ir beidzot sarindotas visas zaptes burkas. Ja? Tad ir, man darba devējs Ziemassvētkos maksā arī bonus galā. Un kaut kā daudz, kas notiek tais Ziemassvētkos. Daudz, kas notiek, jā, jo ap Ziemassvētkiem, piemēram, es dabūju zināt, kad man būs iespēja pastrādāt parlamentā. Ja es pastrādāju parlamentā, ne jau pa deputātu, ja, bet kaut gan Kazī, man ļoti patika. Ja. Tas bija mans personīgais Ziemassvētku brīnums, ko es vispār nebiju gaidījis. Ja. Maz, kad es pušu aiz lepnumu par to iespēju pastrādāt tādā vietā, ja, kas izrādījās to vērts, jo tas ir tā vienkārši fantastiska pieredze. Un tās ir gada beigas, mēs paskatāmies tā, šitas sanāca, šitas nesanāca, ar velosipēdu neizbrauc ne kilometru, 7 kilogrami klāt, bet šodien uz darbu braucot, es lasīju tur tās latgaliešu gudrības, es neatkārtošu latgaliešu valodā, es viņu gluži vienkārši pienācīgi neprotu, tā būs tāda ņirgāšana, tā pamatdoma bija tāda, ja, latgaliešu dāmas atskats uz gadu, ka gads nemaz nav bijis tik slikts, cietumā nesēžu, īpaši resna neesmu, nodzērusies neesmu, pie pilna prāta, tad jau nav tik slikti. Ja? Apmēram tā tas ir. Ja? Protams, es atceros Omes aktivitātes tā meglītēm. Paldies. Ģirt. Jā, es mazliet soli atpakaļ, Rudolfs, tagad mazliet par tiem Ziemassvētkiem, bet es atgriežoties to, ko Marlēna, tu teici, īstenībā par to laiku, man liekas, tā ir tāda ārkārtīgi spēcīga laba doma, ko tu pacēli, par laiku ritējumu, un, zin kā, es, protams, apstrīdētu, jo, vēlreiz tas, ko saka zinātne, Rudolfs runāja par zinātni tur un tā, bet, es ļoti daudz par to interesējies, tiešām ļoti daudz interesējies un skatījies un lasījis, un nav apšaubām tas, ka Jēzus bija reāla figūra. Tas bija reāls cilvēks, viņš ir dzīvojis reālā laikā, tur var strīdēties par vecākiem, par ģimenes locekļiem, vispārējo, tur var visu kaut ko strīdēties, bet tā bija absolūti reāla persona, un tie brīnumi arī bija, tas nav apšaubām īstenībā, Bet tu tā kā aizgāji mazliet soli tālāk, ko es, godīgi sakot, neesmu gatavs spērt, un tas solis tālāk, ko tu spēri, tu runāji par Ādamu un Ievu, un tad es domāju, es negribu provocēt, un es arī negribu nodarboties, tā kā noliekšanu un tā tālāk, bet es teikšu godīgi personīgi, es neticu Ādamam Ievai, ka viņi tur dzīvoja, ka tur kaut kāda paradīze, un tad tur bija. Viņi bija nemirstīgi, un tad Dievs ar viņiem runāja, un tad viņi sēdēja, tur runāja ar Dievu, un tad Dievs uzlika viņiem kaut kādu rāmu, un tad viņi pārkāpa, un tad Dievs viņus izmet ārā. Manuprāt, Dievs tomēr ir ļoti, ļoti tāls un bezgalīgi tāls, un diez vai viņi tur čomojās ar to Dievu, tur paradīzē ļoti, ļoti apšaubu. Bet tajā pašā laikā,
tava doma, ko tu iepini iekšā, manuprāt, viņa ir tāda, priekš manīm tāda vērtīgākā no šodienas sarunas par to laiku. Tādā ziņā, ka tā ir 1,000% taisnība, kad tajā brīdī, ja mēs hipotētiski iedomātos, kad sēdētu tāds Ādams un Ieva paradīzē, viņiem ir bezgalība laiks priekšā, skaidrs, ka viņi gurķojās, viņi neko nedara, jo īstenībā kur steigties, taču nav jau nekur jāsteidzās, var tur sēdēt, parunāties ar Dievu, tur vēl pasēdēt, jebkur aiziet un tā tālāk. Godīgi sakot, bezjēdzīga, bezmērķīga un es pat teiktu stulba dzīve, tāpēc, ka tev ir bezgalīgi laiks. Un, manuprāt, tāpēc man šķiet, ka tur nevarētu būt nekāds saknes ar Ādamu un Ievu, bet vienkārši tas, ka cilvēks ir uzprogrammēts, ja mēs ticam, ka Dievs ir tāpēc mūs radījis, lai mēs darām labas lietas, tad šis laika ierobežojums ir tāds maģiska lieta. Viņš saka, hei, jums tas laiks tikšs, viņš iet uz beigām, un tāpēc ej un izdari kaut ko. Jā, saņemās un izdariet kaut ko, un tas ir tā maģija, tur iekodāt iekšā, jo, ja tev iedos bezgalību laiks, tad tu tur gurķosies, tad tas pats, ko es dzīvē redzējis daudz cilvēks, kuriem ir tur bērni, miljonāri un tā tālāk, un ļoti bieži tie bērni izaug par pilnīgākiem, kretīniem un savu dzīvi iznieko tur ar narkotikām vēl un vispārējo, tāpēc, ka tev ir visatļautība, visvarenība un tā tālāk. Laiks ir ierobežojums, pulkstenis tikšs, un tāpēc, manuprāt, tā ir tāda ļoti skaista ziņa, un es domāju, arī šajā Ziemassvētku laikā viņa ir tāda ļoti skaista ziņa, un tāpēc, es teiktu, cilvēkiem domājiet, skaitiet, skatieties pulkstenis priekšā, jums tikšs, sekundīt pēc sekundītes, jūs neizbēgam tuvojaties savām beigām, un tāpēc tas jautājums, ko jūs atstāsiet pēc sevi, kā jūs atcerēsies pasauli, kā jūs atcerēsies jūsu bērni, brāļi, tur ģimenes locekļi, kā Latviju jūs atcerēsies, un tas laiks tikšs, tā kā, principā, tas ir novēlējums nevis jums, bet mums visiem cilvēkiem, visiem latviešiem īstenībā to apzināties, saprast un darīt labas lietas īstenībā, jā, tā kā tā ir laba lieta, jā. Un nauda, kā Rudolfs saka, jā. Tā kā šī ir forša atziņa, jā, Marlēna, paldies. Man liekas, tas laika simbols šajā Ziemassvētku laikā, man liekas, ir baigi jaudīgs, jā. Paldies. Rudolf, kādi tavai noslēgošie vārdi šodienai? Man varbūt nebūs noslēdzošie gluži. Ja vajag, es, protams, pateikšu, ir noslēdzošo. Bet es gribēju pieminēt vienu lietu, jā. Ziemassvētki mums parasti saistās ar tādu atjaunotni. Ja, kad ir piedzimis Jēzus, ja, kuram tur mēs nezinām, kas viņa tēvs īsti bioloģiskais un tā. Mēs daudz ko nezinām, bet es gribu pateikt, ka tas ir arī brīžam bijis arī postošs laiks. Jā, mēs varam atcerēties Ziemassvētku kaujas 17. gadā, kā Krievu ģenerāla štābs to sauc Jelgavas operāciju. Mēs neiedziļināsimies, katrs var pats apskatīties sīkāk. Strelnieku pulkos krita apmēram 9000 cilvēku dažās dienās. Jā, pēc tam, protams, vainīgos tur Sibīrijas pulks nebija devušies palīgā un kas un kā tur, protams, ja tur dažs labs tur tika degradēts no poručika par patporučiku un vēl nezinu ko, es atkal te niekojos, ja, bet tas jau neatgriez atpakaļ šos cilvēkus. Tad Ziemassvētku kaujas notika arī Otrā pasaules karā Latvijā. Noteikti visur citur pasaulē arī, bet tieši Latvijā tās bija Džukstas kaujas, kur Latviešu leģions, konkrētāk 15. divīzija, cīnījās pret sarkanajiem, kur Krievi absolūti jezuītiskā kārtā bija nostādījuši pretī tā saucamo 130. latviešu strēlnieku divīziju, korpusu, es atvainojos, kura sastāvu lielākoties veidoja pretlikumīgi mobilizētie Vidzemes un Latgales iedzīvotāji. Protams, arī leģionu mobilizācija nebija nekas pārlieku leģitīms un tā, ja, bet te iet runa par cīņu starp pasaules uzskatiem, nevis par kaut kādu tādu. Un tad Ziemassvētkos notiek arī sīkas un riebīgas lietas.
Bija tā, kad negluži Ziemassvētku, bet gaidīšanas laikā, tādā vai citādā veidā tika izrotāts tirdzniecības centrs Akropola. Jā, kā ar konu prata, ar čipsu kastēm. Un, labi, bērniem piemīt zināms bara instinkts, bet, kad tur pa vidu maisās viena krieva dāma, nezinu, es saku par dāmu, saku par sievieti, kažots viņā tīri labā, viņa kampa vēl un vēl un vēl. Es te pirmīt runāju par fizisku zudību, Žuksts kaujās gāja bojā ap 1500 leģionāru. Ziemassvētku kaujās gāja 9000 apmēram strēlnieku. Bet redz, te ir otrādāk, šī sieviete bojā negāja. Jo, principā, viņa jau garīgi bojā ir gājusi. Jo viņa tos čipsus kampa no plaukta, redziet, viņai bija pa mazacinu līdzekļu, lai iegādātos, viss kažokā ir gāja. Un deva savam bērnam, turklāt, paskatoties video, mēs varam secināt, ka šīm bērnam čipsus noteikti nevajag, labāk kādu brokolī. Lūk, tā kā tas ir tāds, ļoti tāds, analizējošs laiks. Ja tas būtu jūnijā, tur tā kundzīte, tur galvenā peldkostīmā būtu Fenderējs, tur kaut kādus, es nezinu, Zandels, mēs droši vien tam nepievērst uzmanību. Bet gaidīšanas laiks, tas ir tāds, drusku analizējošāks laiks. Ļoti bieži ir notikušas arī, vai var saukt par brīnumu Ziemassvētku mieru starp angļiem un vāciešiem Pirmā pasaules kara laikā. No vienas puses tas skaitās ārkārtīgi smags militārs noziegums, ka viņi tur noslēdz Ziemassvētku pamieru un futbolu spēlē. Bet no otras puses, no tīri cilvēciskā, no morālā viedokļa, tas ir, laikam, tas fakts, ka tu vari noņemt to plinti, nolikt tur ierakumā un aiziet uzspēlēt ar to vācieti. Kur parīt, tu sacīt nošos? Futeni. Tas, laikam, ir ārkārtīgi. Tas ir pārcilvēcīgi. Pats par sevi jau Pirmais pasaules karš. Ar otro bija sarežģītāk, bet Pirmais pasaules karš, kristieši karoja pret kristiešiem, pie kam pamatā luterāņi pret luterāņiem. Katoļi bija diezgan maz, kas mums bija katoļi? Itāļi, tur vēl kaut kā, patiesībā luterāņi pret luterāņiem karoja, es paskatīšos, autortiesības atļaus, es ielikšu fragmentu no filmas Ziemassvētku pamieris, kur uz ierakumiem ir atbraucis vācu dziedātājs, kaut kādā sakrā viņš tur ir gadījies, un viņš dzird, ka pie skotiem, kas ir Angļu armijas sastāvā, skan Ziemassvētku melodija. Un viņš sāk dziedāt Heilige Nacht, Stille Nacht, Klusnakt, Svētnakt. Un skoti ar dūdām viņam spēlēja pretī. Kas bija pēc tam ar tiem virsniekiem un karavīriem, viņas iespējams tiesāja karaties, iespējams, ka nē. Bet tieši tobrīd tas bija tik cilvēciski un tik skaisti, kas vien liecina, ka mūsu dzīve nav īsti loģiska, mēs varam iet karot, piemēram, bieži ir ne mūsu vainas pēc. Jo, teiksim, Ukraiņi karo ne jau savus vainas pēc. Ukraiņi karo pavisam citu iemeslu pēc. Viņi spiest karot. Bet karš pats par sevi manā skatījumā ir absolūti neloģiska lieta. Atrodas gudrinieki, kas pasaka, karš ir tīpaši ātomkarš, tā ir fēna lieta. Jo redz, tā ir dezinfekcija. Tikai pēc tādas dezinfekcijas pat Pruseka neizdzīvos. Kur vēl mēs? Es novēlu visiem skaistus, mierīgus, ģimeniskus un drošus Ziemassvētkus. Laimīgu jauno gadu. Paldies! Paldies, Rodolf. Ģirt? Atceramies par to laiku. Tas laiks tikšs un tas īstenībā, man liekas, arī pat bērniem to vajadzētu rādīt skolās par to. Jo mēs visi atceramies, īstenībā, ja tā mazliet atkāpjamies, atceramies, ka, man bija tik daudz iespējas tur skolā un vēl kaut kur un izniekot tās iespējas un tā tālāk, un skaidrs, ka tu, nezinu, pusaudzim neaizklāvēsies ar tādām pārgudrām lietām, bet es domāju, ka šādziņ, ko tu teici arī, ko tu ievilki sarunā mūs par to laiku, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski lieta, jo
viņš ir ierobežots resurss, un tāpēc dod Dievs mums katram izdarīt to, kas mums jāizdara. Un, jo principā jau tomēr, vēl viena tāda atziņa ir, kad tomēr, Dievs tā, ka tomēr katram cilvēkam ir to savu misiju uzlicis, kas ir jāizpild, un tāpēc, zin kā, būtu forši viņu izpildīt, nevis atgriezties uz zemes vēlreiz un atkal sākt visu no sākuma. Tas, man liekas, nebūs stilīgi, bet labāk iet jau uz nākamo kvestu, uz nākamo tādu uzdevumu. Tā kā jā, es domāju, kad spraužiet mērķus, atceraties pa laika ritējumu un līdzīgi kā Rudolfs novēlēšu visiem sirsnīgus, foršus, gaišus Ziemassvētkus un jaudīgu jauno gadu īstenībā. Un arī es noslēgšu vārdiem, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunu spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. To es jums novēlu Ziemassvētkos un laimīgu jauno gadu. Atā! Visu labumu! Paldies, laimīgi!